Un dienas noslēgumā mēs pieskārsimies, ne dienas, bet šīs priekšpusdienas noslēgumā mēs pieskarsimies digitālo atkritumu tēmai, kas ir tiešām arvien samilstošāka, lielāka tēma, par ko pasaule runā arvien vairāk un vairāk, tostarp arī mēs, Latvijas Valsts radio televīzijas centrs, kas ir digitālie atkritumi un kāpēc par tiem ir jāuztraucās, jo it kā liekas teorētiski nesmird, rokas nesmērē, uz ielām nemētājās, bet ir jāsaprot, ka 99% no visā pasaulē šobrīd saražotā datu apjoma mēs esam saražojuši pēdējos 10 gados. Tam talkā ir nākuši mākslīgā intelekta rīki, dažādi automatizācijas risinājumi. Eksperti saka, ka boti šobrīd veido pusi no visas interneta plūsmas, bet mākoņu datošana ir kļuvusi par lielāku CO2 biedu nekā aviācijas nozare, ko agrāk par tādu saucām. Otrs fakts, kas ļauj mums apzināties to digitālo atkritumu rašanās cēloni, ir tas, ka 90% no visiem datiem, kas tiek radīti šodien, pēc 3 mēnešiem vairs nekad netiks izmantoti. Faktiski viņi būs radīti, bet viņi būs digitālai atkritumi. Un ja mēs skatāmies, kā pasaulē pieaug radīto datu apjoms, tad 2007. gadā mēs runājām par 1 zetabaitu informācijas, bet 35. gadā mēs runāsim jau par 2000 zetabaitiem datu, kas būs visā pasaulē. Un, protams, ka ir grūti iedomāties, kas ir zetabaits un ko ar to darīt un cik tad īsti tas daudz ir. Nu, tad es varu pateikt, ka šobrīd uz pasaules nav tik daudz koku, sen jau nav vairs tik daudz koku, lai mēs varētu saražot papīru, kas būtu nepieciešams tāda datu apjoma izdrukāšanai papīra formātā. Datu apjoms un īpaši digitālo atkritumu, tātad nevajadzīgu datu apjoms, kas tiek radīts, arī nozīmē reālus CO2 izmešus. Jo pat, ja šis dokuments netiek izmantots, vai šis foto, vai šis video, viņš kaut kur tiek glabāts, un šī glabāšana rada enerģijas patēriņu, un tostarp arī CO2 izmešus, un zinātnieki pasaulē jau ir parēķinājuši, ka viens e-pasts šobrīd rada 0,3 līdz pat 4 gramus CO2, lieli un smagi e-pasti rada līdz pat 50 gramiem CO2. Viens klikšķis digitālajā vidē, viena mājaslapa, ja ko mēs katrs šodien noteikti apmeklēsim vairākas mājaslapas, rada 0,8 gramus CO2, un viss jau ir labi, ja mēs klikšķinamies ar jēgu, bet tajā brīdī, kad mēs vienkārši rakstam bezjēdzīgus e-pastus vai veicam bezjēdzīgus klikšķus, mēs saražojam šos te atkritumus un līdz ar to arī CO2. Un, protams, ka visa pasaule domā par atjaunojumu enerģiju, bet, piemēram, lai turpinātu neierobežotā daudzumā izmantot datus un radīt datus, kā mēs Latvijā to esam pieraduši, jo mums ir salīdzinoši ļoti privileģēta situācija, interneta izmantošana un daudzu rīku izmantošana ir lētāka nekā daudz viet Eiropā. Tad šobrīd pasaulē būtu nepieciešami 3 reiz vairāk saules paneļi nekā viņi ir, lai mēs varētu rīkoties tā, kā mēs esam ikdienā pieraduši. Un vēlreiz tātad digitālie atkritumi, kas ir radīta informācija, kura nekad netiks izmantota, viņu dzēšana, saulaicīga dzēšana var palīdzēt mazināt šīs CO2 emisijas, bet tostarp arī uzlabot drošību, jo atceramies šodien drošības diena un digitālie atkritumi, tāpat kā vidē reāli atkritumi, apdraud mūsu vides drošību, tad digitālajā drošībā atkritumi var iegāst mūsu tādā nepatikšanu gūzmā. Kur rodas šie digitālie atkritumi? Viens ir, protams, mans telefons, mana pils, katrs no mums zina vai nojauš, ko es runāju, ka telefonā mums ir gan e-pasti, gan dažādas sociālās saziņas vietnes, mēs fotografējam, filmējam, nāk vasara, ja sāksies koncertu laiks, un katrs var godīgi atzīt, cik vasarā tiek safilmēti koncerta video, kas nekad vairs netiek skatīti, jo tajā brīdī, kad tu esi koncertā un filmē to video, tu varbūt vienu ieliec sociālajos tīklos, pārējie 17 paliek tavā telefonā un jau pēc 3 mēnešiem ir kļuvuši par digitāliem atkritumiem. Un otrs virtuālais birojs, jo šodien mums ir uzņēmēja darbībai veltīta diena, un arī virtuālajā birojā dažādos procesos mēs varam salasīt un sameklēt un ieraudzīt tur
esošos atkritumus, kas ir liekas darbības, lieki klikšķi, lieki faili. Sākam tomēr ar privāto saimniecību, atkritumu saimniecību, jo tieši privātajā vidē mēs izveidojam paradumus, ar kuriem mēs jau aizējam uz darbu, un ja mēs esam nevīžīgi privāti, mēs visdrīzāk arī darba vidē varētu nepiedomāt par šiem te atkritumiem, un kur viņi rodās. Tātad, tāds ļoti izplatīts, ja mums ir telefonā vaļā daudz dažādu interneta pārlūka šķirkļu vai arī datorā, ja? Tad katrs atvērtais šķirklis patērē enerģiju. Mums ir katram noteikti neizmantotas lietotnes viedtālrunī, kas ir liels drošības drauds, jo, ja jūs neizmantojat šo te lietotni, iespējams arī tās uzturētājs viņu sen vairs neuztur, viņa ir nedroša, caurumi, atjauninājumi netiek veikti, jūs pats neveicat atjauninājumus, un faktiski telefonā jums ir tāda bumba ar laika degli, kas agri vai vēlu izšaus, jo šīs te lietotne var kļūt par ceļu uzbrucējiem uz jūsu viedtālruni vai uz jūsu citām vietnēm. Digitālie atkritumi ir jau manis pieminētie dublējošie attēli un video, ja, tātad mēs bieži aizraujamies fotografējot vienu skaisto saulrietu 100 reizes. Ja mēs tomēr daram to daudzas reizes, tad varbūt izmantojam aplikāciju, kas palīdz automātiski telefonā atlasīt šīs te labās bildes un dzēst dublējošās vai sliktās. Skatāmies tālāk privāti, e-pasti, ja, mēs glabājam e-pastus gadu desmitiem, ja, un nepadzēšam, neizdzēšam, ja vien e-pasta kastīte to ļauj, un pārsvarā jau privāti tās sarakstis varbūt nav tik lielas un apjomīgas, un e-pasta kastīte mums ļauj gadu desmitiem glabāt e-pastus, kuri mums faktiski nav vajadzīgi. Tad mums ir sociālo tīklu profili, kurus mēs neizmantojam. Esam kādreiz reģistrējušies, kādreiz tas bija aktuāli, bet tagad neizmantojam. Bet tomēr kāds uzbrucējs, piemēram, ar šo digitālo atkrituma palīdzību, zinot, ka jums ir sociālajā tīklā, jebkurā no sociālajiem tīkliem profils, ja viņš var atsūtīt jums, piemēram, ziņu, ka jūsu profilā tiek, nezinu, jums ir atsūtīta kaut kāda ziņa, vai arī apstipriniet, ka jūs gribat dzēst šo profilu, ja, un jūs atkal uz šīs ziņas, pateicoties atkritumu daudzumam, uzķeraties. Tāpat ļoti izplatīta situācija ir reklāmas e-pasti, bieži vien saņemot kaut kādas atlaižu kartes, piesakoties viņām, cilvēks ir gandrīz vai spiests ievadīt savu e-pasta adresi, jo uz to viņam tiek sūtītas ziņas, kuras viņš nekad nevar vaļā un nelasa. Šāds te neizlasīts e-pasts ir tieši savā dzimšanas brīdī kļuvis par digitālo atkritumu, un es aicinātu tiešām padomāt par to, kā saulaicīgi atteikties no šādiem e-pastiem. Labāk viņus nedot, ja jūs jau tad ziniet, ka šis uzņēmums, tas saturs jums nav vajadzīgs, jūs viņu nelasīsiet, bet viņš veidos plūsmu jūsu e-pastā, un šajā plūsmā arī ir viegli zaudēt modrību un uzķerties uz krāpnieku rīkiem. Tāpat padomājam par mazvērtīgo saturu, ja ko mēs pārsūtam bieži lielām draugu grupām. Visiem no mums ir kaut kādas saziņas komūnas, ja, kurās ik pa laikam kāds sūta, un bieži vien ir tikai 1 vai 2 vai 3 cilvēki, kas lasa vai skatās šīs, smieklīgos video vai bildītes. Nākamā lieta, ja mēs skatāmies uz organizācijas digitālajiem atkritumiem, tad atkal tie būs tie paši e-pasti, un tiešām šodien turēsimies pie tās e-pastu tēmas. Digitālajā atkritumi ir sistēma notifikācijas, ja viņas netiek lasītas, ja notifikācija tiek lasīta un uz viņu tiek reaģēts, tad, protams, tas nav atkritums, tas ir izpildījis savu funkciju, bet ja nelasam, tad acīm redzami šīs te notifikācijas nav vajadzīgas. Tie ir e-pasti ar pielikumiem, kurus mēs nosūtam saviem kolēģiem, nevis koplietojam dažādās vidēs. Liels bubulis ir automātisko atbilžu e-pasti. Tāpat mums patīk, piemēram, veidojot kaut kādu dokumentu, saglabāt folderī visas viņa versijas, ja, kas arī nav vajadzīgs, un tās 6 liekās versijas tiešām ir
atkritumi, kas nebūs vajadzīgas, jo jums ir vajadzīga tā gala redakcija vai ne dokumentam. Un tāpat arī dažādu reklāmas izsūtņu radīšana, skaidri apzinoties, ka varbūt tas saturs nav tik vērtīgs, ka viņš netiks lasīts, bet jums tomēr mārketings liek izsūtīt un jūs to dariet. Pakavēsimies atlikušajā laikā pie e-pasta. Un tas, ko es aicinātu pārdomāt, ir, kam organizācija raksta e-pastus. Organizācijas IT speciālisti var ļoti labi paskatīties, vai tie ir izejošie e-pasti, vai tie ir iekšējie kolēģi savā starpā, ja, kas sarakstās e-pastos. Ja, grūti te nosaukt tādu pareizo proporciju, bet nu, tad ir jāpavērtē, ja kolēģi sarakstās stipri vairāk savā starpā nekā sūta ārējās ziņas, tad vai nav ieviešama kāda cita saziņas platforma, jo, kā jau es minēju, katrs parastākais e-pasts ir 0,3 grami līdz 4 grami CO2 izmeši, un nu, tāda saziņa dažādās darba organizācijas vidēs varbūt būtu vidēji daudz labāka. Tāpat ir interesants parametrs e-pastu svars, ja? Cik smagus e-pastus mēs viens otram sūtam un kāpēc viņi ir tik smagi, kāpēc šos te dokumentus nevarēja koplietot. Un atkal, ja mēs iekšēji sūtam smagākus e-pastus nekā uz ārpusi, nu tad padomāt, vai šeit nebūtu kaut kas darāms, lai mazinātu šo te apjomu. Nu, un, protams, skaits, ja, nu, ja mēs pasaules statistika ir nu, iespaidīga, ja, tātad katram no mums, no biroja darbiniekiem ir nu, tāds riktīgs kartupeļu maiss ar CO2 izmešiem, tāpēc vajadzētu tiešām padomāt un pārvērtēt savus paradumus. Kā jau teicu par sistēmu notifikācijām, es ar šo te digitālo atkritumu tēmu esmu bijusi vairākās organizācijās, un sistēma notifikācijas vienmēr izraisa tādu diskusiju par to, nu, cik labas viņas ir un cik viņas ir pieļaujami, pareizās atbildes nav, bet skaidrs ir tas, ka ja par vienu uzdevumu cilvēks saņem 3 atgādinājumus un tāpat ar šīm te sistēmu notifikācijām un tāpat nokavē viņas izpildes termiņu, tad ir skaidrs, ka tepat vairs nav stāsts par digitālajiem atkritumiem, bet vispār par mūsu darba stilu un paradumiem kā tādiem, ja, kāpēc mēs ignorējam, kāpēc mēs nesākam savu darba dienu ar uzdevumu izpildi un izvairītos no šīm te notifikācijām. Bet, protams, notifikācijas ir joma, kuru ir jārevidē, jāpārskata un jāizvērtē, vai tiešām par vienu uzdevumu ir nepieciešamas tik daudz notifikācijas, varbūt var mainīt paradumus. Vēl atgriežoties pie e-pastiem, un kā viens no padomiem organizācijām ir atteikties no šiem te liekajiem e-pastiem, ļoti daudzas organizācijas sirkst ar niķi CC un reply to all, tātad iedomājamies, nu, biroja administrātori uzraksta e-pastu, kas ir saistošs vai varbūt saistošs visiem uzņēmuma darbiniekiem par kaut kādu, nu, nezinu, notikumu vai apmācībām vai pasākumu. Un tad ir kāds viens, kas spiež reply to all, lai pajautātu, bet vai es varu to izdarīt kādā citā dienā, ja? Vai man var kaut kādu citu laiku piemeklēt. Skaidrs, ka visiem šiem te pārējiem kolēģiem šis jautājums nav aktuāls, bet atkal atgriežamies pie e-pasta CO2 svara, ja? Mēs šādi saražojam digitālos atkritumus, kurus neviens īsti, nu, tas bija jāsūta vienai sekretārai, nevis visam uzņēmumam. Tāpat reizēm ir, nu, tāda darbiniekiem varbūt iekšējā nedrošība par lēmumu pieņemšanu vai par saskaņošanu, un viņi drošības pēc, lai visi būtu informēti, ja, ieliek e-pastam sūtu ziņu vienam kolēģim, bet CC pielieku arī savu tiešo vadītāju, sava tiešā vadītāja vadītāju, un vēl kādu juristu vai grāmatvedi, vai nu kas nu vēl tur varētu pēkšņi būt ieinteresēts. Nu, šis liek domāt, ja mums ir jāliek tik daudz CC cilvēki klāt e-pastam, tad varbūt ir jāpārvērtē pats saskaņošanas process vai lēmumu pieņemšanas process uzņēmumā. Varbūt ir kāds cits veids, kā gūt pārliecību, ka ar visiem viss ir saskaņots vai visi ir par visu noinformēti, nerakstot šos te liekos e-pastus. Un vēl viens, mēs bieži sakam paldies pandēmijai par to, ka mūs iemācīja strādāt digitāli, bet ar atkritumu radīšanu mēs iesoļojam otrā grāvī, ka ļoti bieži pat cilvēki, kas sēž viens otram blakus, sarakstās e-pastos. Un tad ir kāpēc? Cik produktīvi tas ir? Pavērtējam produktivitāti vai pieceļoties un pieejot pie blakus galda, mēs daudz ātrāk neatrisinātu problēmu, neradot arī digitālos atkritumus. Smagie e-pasti atceramies koplietot un vēl atceramies, ka
krāšanas paradumu, un mums tiešām ir krāšanas paradums, jo liekas, bet šo dokumentu vajag saglabāt, ja nu kaut kas nodara. Šo fotogrāfiju arī, vajag aizstāt šo krāšanas paradumu ar dzēšanas rutīnu. Regulāri dzēst informāciju, tas palīdz uzlabot drošību, jo arī GDPR, ja personas datu apstrādes regula mums paredz dzēst dokumentus, darīt to regulāri, un šāda dzēšanas rutīnas ieviešana mums var stipri palīdzēt uzlabot arī drošību. Kādi ir ieguvumi? Ja jūs būsiet pārskatījis kaut vai tikai uzņēmuma e-pastu rakstīšanas paradumus, svaru, adresātu, notifikāciju daudzumu un situācijas, kurās jums tiek sūtītas notifikācijas, es ticu, ka jūs atradīsiet daudzus ceļus efektivitātes uzlabošanai, jo atceramies, ka katrs liekais klikšķis ir patiešām katrs liekais klikšķis, kas nozoka jums efektīvu darba laiku. Otrs iegums, protams, ir drošība. Neatjaunotas lietotnes vietālrunī vai arī gūzma e-pastu, no kuriem jūs neesat atteicies, bet kas birst jūsu e-pastā, jums liek zaudēt modrību, un jūs daudz vienkāršāk varat uzķerties uz manu kolēģu Artūru jau pieminētajiem pikšķerēšanas trikiem, kad iebirst e-pasts, nelasu, jo redzu, man tik daudz tie e-pasta dienā tikai spiežu ievadu, pat neredzu sarkanu paziņojumu. Tā ka šis var palīdzēt uzlabot drošību, un arī no organizācijas viedokļa, būsim godīgi, cilvēkiem ir svarīgi, kādā organizācijā viņi strādā, un ja organizācijā ir skaidrs plāns, kā uzlabot vidi, kā būt ilgtspējīgam, atbildīgam, arī darbiniekiem būs daudz lielāka motivācija strādāt šajā uzņēmumā. Ar to mēs arī noslēdzam savu digitālās nedēļas drošības dienu. Atvadoties, vēl gribu parādīt jums adresi, kurā jūs varat atrast vairāk informāciju par digitālajiem atkritumiem. Šajā adresē jūs varat izlasīt arī digitālu grāmatiņu par drošības nosacījumiem virtuālajā vidē. Grāmatiņa ir stāsts pašiem mazākajiem vietālruņu lietotājiem, kas varbūt ir saņēmuši savu pirmo vietālruni, un viņiem vajag palīdzību, vajag zināšanas, un vecākiem šī grāmatiņa var palīdzēt atrast pareizos vārdus un pareizos veidus, kā paskaidrot, kas ir drošība vietālrunī un digitālajā vidē. Paldies partneriem NIC-LV, CERT-LV, Finanšu nozares asociācijai un, protams, arī Latvijas informācijas komunikācijas tehnoloģiju asociācijai par digitālās nedēļas organizēšanu. Šodiena turpinās ar vēl daudziem pasākumiem, un arī piektdien un sestdien būs daudzi digitālajai pratībai veltīti pasākumi. Par tiem uzziniet vietnē www.eprasmes.lv. Es no jums atvados, mani sauc Vīnete Sprugaine, es esmu Latvijas valsts radio un televīzijas centra korporatīvās komunikācijas vadītāja. Uz tikšanos Digituvi!